Labdien! Jūs skatāties raidījumu 3/4. Mani sauc Toms, un šajā raidījumā runāsim par nopietnām, es pat teiktu bīstamām tēmām. Bet viss pēc kārtas. Kādā rudenīgā dienā Biķernieku trasē notika autosacensības. Mums bija ekskluzīva iespēja tur būt klāt, satikt sportistus un par to jums arī pastāstīt. Try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Pie automašīnas ar 25. numuru šķiet bija vislielākais atbalstītāju pulks. Tajā skaitā arī sportists Aigars Apins. Tad pie viņa arī devāmies skaidrot, kas te šodien plānots. Es vēl nezinu, it kā baigi ātri kaut kas brauc un ar Volgām mūs pavizinās. Dos adrenalīnu devu, man liekas, atlikušām līdz Ziemassvētkiem vai jaunām gadām būs adrenalīnu devu. Un sapratīsim arī, ko mūsu Jānis Tomsons šeit dara ar to zelta Volgu. Dzintara Volgu, tā viņš ir. Noslēgusies ir autošosejas 2014. gada autošosejas sezona. Un kā jau katru gadu, kad viss ir beidzies, tad autosportistiem tiek dota iespēja pavizināt savus atbalstītājus, līdzjutējus, draugus un vienkārši labus cilvēkus. Šodien es esmu izlēmis nedaudz savādāk rīkoties. Protams, man ir ļoti svarīgi man atbalstītāji draugi, bet es ceru, viņi man sapratīs. Jānis Tomsons ir autosportists jau no bērnības, taču pirms dažiem gadiem atgriezies, jo saņēma uzaicinājumu no biedrības Dzintara Volga. Jānis piedalās sacensībās, bet pedāļus spiež tikai ar vienu kāju, nevis abām. Neskatoties uz to, Jānis 2014. gada sezonas kopvērtējumā ieņem augsto 5. pozīciju 24 autobraucēju konkurencē. Mana dzīves jēga ir mērķis. Ja, un šis mērķis ir, kā lai saka, cilvēku ar invaliditāti, kustību traucējumiem, integrēšana sabiedrībā, darba tirgu, lai principā pēc iespējas mazāk viņi būtu atkarīgi no šīs sabiedrības. Un ļoti daudz mēs redzam mēdījos, kad ir lūgumi pēc palīdzības un tā un šā. Un mans mērķis šodien ir parādīt tos cilvēkus, kuri tiešām ir pārvarējuši šīs savas ar invaliditāti saistītās grūtības un atgriezušies gan darba tirgu, gan sabiedrībā. Un tieši tāpēc es šodien tā arī rīkojos. Vairāku stundu garumā Jānis nenogurstoši veda trasē savus draugus un paziņas, kas viņaprāt ir godam nopelnījuši izbaudīt ātrumu un emocijas, ko var gūt autosportā. Un emocijas bija. Vienīgais tās trases lapi, tur lapas mētājās diezgan bīstam, cilvēks laikam uztraucās pa mūsu veselību, īsti tā līdz galam nedod, var redzēt bišķi tā kā piebremzē, bet tā forši. Vienā vietā pat vienu apdzina, tā normāli, tās bišķi adrenalīniņu dod. Pa trasi ar maratonu ratiem kādreiz. 2 startautiskos maratonus šeit nobrauc tautas dziesmas. Gribu vēl! Viens līkums bija mūsu, šķērsām izgājām. Bet neko, man vēl gribās vēl ātrāk. Man gribās labi ātrāk, bet ir drošības sajūta, kad tu sēdi, brauc tev, baidļu vispār nav. Izbaudi tikai to mirkli. Bet patīk, ātrums aizrauj, bet ceļa zīme nav, jā! Un policistu nav, tikai dzeltenie karotiņi reizē. Gribās parādīt tās izjūtas, to nedaudz smagumu cilvēkiem, kad tomēr nav tā, ka mašīna pabraukāties tā, vai ne, ka tas tomēr ir sports un tas ir nopietnas sports un ne tikai tehnikas sagatavošana, bet arī fizisks slods tieši arī stūrējot šīs mašīnas. Laiks mūs nelutina, ir slapts, slidens, trasa ir piebirus ar skujām, lapām. Braucam! Dot cilvēkiem iespēju mazliet
savādāk izpausties, sajust to garšu, kas ir ātrums, kas ir adrenalīns, kas ir sports. Mūsu situācijā sports arī rezultāti ir, arī ātrums, bet šitāds sports ir savādāks sports uz 4 riteņiem un arī ļoti bīstams un ātris. Bet galvenais, ka patīk tā lieta daudziem, pašam Jānim un pašiem mums cilvēkiem. Apsveicam Jāni ar sezonas noslēgumu, sasniegtajiem rezultātiem un, protams, novēlam arī labus rezultātus nākotnē. Bet pārējiem brauksim prātīgi. No autosporta pāriesim uz medicīnas tēmu – izgulējumu. Tā ir nepatīkama, neglīta un pats galvenais dzīvībai bīstama tēma. Devāmies uz Brūču klīniku, lai skaidrotu, kas ir izgulējumi un kā no tiem izvairīties. Kaspars Snipe ir ķirurgs un Brūču klīnikas vadītājs. Tieši Brūču klīnikā visbiežāk nonāk pacienti ar izgulējumiem. Tādēļ, kas gan vēl labāk mācēs pastāstīt par to, kas tie tādi izgulējumi ir? Izgulējums ir mīksto audu un kaulu, bīdes, berzes un spiediena rezultātā radīts bojājums. Tas nav tikai spiediens, ko lielākā daļa iedomājas, ka ilgi nosēž, ilgi noguļ un tāpēc būs izgulējums. Izgulējumiem ir 3 būtiskas lietas. Bīde, berze, spiediens. Bīde nozīmē pacientam, jeb cilvēkam tiek bīdīts pa virsmu, pa gultu, pa sēdratiņu, pa krēslu. Tā ir bīde, kas rada audu savstarpējo slāņu novietojumu izmaiņas, kas traucē asins apgādi. Berze ir ādas virsmas, traumatiska rīvēšanās, rasāku, rupjāku virsmu, kas rada infekcijas vārtus. Un saliekot šīs 3 lietas kopā, rodas dažkārt dziļi, problemātiski ievainojumi vispirms ādā, kas iet dziļumā zemādā, vēlāk skar muskuļus, saites, cīpslas un nopietnākos gadījumos aiziet līdz kauliem un skar locītavas. Dažkārt ir pietiekoši tikai 2 stundas pavadīt nepareizā, neērtā pozīcijā, lai iegūtu izgulējumu. Pirmajā dienā gan tas ir redzams tikai kā neliels apsērtums, bet jau nākamajā dienā izgulējums ir redzams kā nopietnas ādas bojājums. Bet tas, kas ir redzams, izrādās ir tikai viena daļa no izgulējuma. Īpatnība ir tā, ka jebkuram izgulējumam ir eģiptiešu piramīdas forma, ādas bojājums ir piramīdas augšējā daļiņa. Diemžēl plašāks un dziļāks bojājums ir zemādā, muskuļos, kurš noteikti ir stipri būtiski lielāks nekā tikai ādas izmaiņas. Riska grupas, kurām ir vislielākā iespēja iegūt izgulējums, ir cilvēki ar muguras smadzeņu bojājumiem, neiroloģiskiem traucējumiem, kā arī cilvēki, kas nonākuši intensīvās terapijas nodaļā. Citiem vārdiem sakot, cilvēki, kuriem ir apgrūtināta jušana kādā ķermeņa daļā. Statistika ir ļoti skaudra. 75% no visiem izgulējumiem, kas veidojas ķermenī, veidojas ap iegurni. Tas nozīmē gūžas, lielā kaula gūžas izaugums. Tas ir sēžas paugurs, krusti, un tās ir no visiem izgulējumiem tas 75%. Tas nozīmē to, ka pacients ir sēdus, ir guļus, piespiedu pozīcijā ilgāk par 2 stundām. Un ko darīt? Ja cilvēks nevar paiet, tad viņš nevar paiet. Aktīvam, sportiskam, dzīves motivētam cilvēkam, kurš savu dzīvi, slīd skan, bet kurš ir aktīvs un pavada daļu laika ratiņkrēslā. 3 lietas. Pirmā, atrodoties ratiņkrēslā, ir nepieciešams atbilstošs sēžas paliknes. Nevar sēdēt parastā nopirktā ratiņā ar plānu sēžam daļu. Ir jābūt paliknim, bet tas negarantē, ka neveidosies izgulējumi. Kā viena no galvenām profilaksēm ir ik pa pusstundai, kurš ir spējīgs uz savām rociņām izstiepties un pacelties uz 15 sekundēm, atbrīvot savu sēžu. 15 sekundes ir tas laiks, kad pietiek, lai apmainītos asinsrita audos. Bet tas nenozīmē, ka var sēdēt dienu vai pusdienu ratiņos. Tas ir profilaks, lai neveidojās. Vienalga jāpatur prātā šīs 2 stundas. Otra lieta. Ir ideāli, ja ir iespējams mainīt ratiņkrēslā atzveltnes leņķi. Arī mainoties atzveltnes leņķiem, mainās slogojuma punkti tieši sēžas rajonā. Un trešā lieta, tie, kas ir pavisam aktīvi, kas daudz pārvietojas ar personīgo autotransportu,
Tāpat ir jābūt telefonā vai pulkstenī modinātājiem, kurš atgādina par 2 stundām vienā pauzā. Tad tie, kas brauc tālus attālums, tiem ir jāstājās ceļa malā un ir jāmaina pauza, ir jāatslābina sēžam vieta. Brūču klīnikas vadītājs arī iesaka apskatīt savu ķermeni ikvienam, kas ir izgulējuma riska grupā. Ļoti vienkārši to var izdarīt ar spoguļu palīdzību. Ja redzams apsārtums, kas nepazūd 30 minūšu laikā, ir pamats domāt, ka šajā ķermeņa vietā veidojas izgulējums. Brūces aprūpē. Nevajag baidīties arī brūces skalot zem ūdens strūklas, dušas rokturīša, zem spiediena katru dienu vairākas minūtes. Bieži man pacienti prasa, jā, bet tas ūdens nav sterils. Protams, arī mums ejot uz operāciju zālē, pirms operācijas mēs mazgājam rokas ar to pašu ūdeni. Ne viņš ir sterils nekā, bet būtiskais ir, ka šo ūdens trūklu un dažkārt ziepju palīdzību mēs mazinām šo mikrobu skaitu brūcē. Un vai būs vai nebūs plašs iekaisums un infekcija ir atkarīgs no mikrobu skaita. Otra būtiska lieta ir noteikti pietiekoši bieži ir jāmaina pārsēji. Visbiežāk uz svaigas brūces nav pieļaujams, ka pārsējs tiek mainīts vienreiz dienā. Nevajag baidīties mainīt, un jo biežāk mainīsiet, jo drošāk būs. Bieži mēģina pacientus pozicionēt tieši uz sāniem 90 grādu leņķi attiecībā pret virsmu, kas nav pateicīgākā poza, jo tur ir šie kaulu izcilņi, kas viegli saspiežās un rada izgulējums. Tad ļoti vēlams ir izmantot puspozīcijas 30 grādu leņķī attiecībā pret vēderu un muguru. Un tādējādi, ja mēs skatāmies uz veselu cilvēku ķermeni, pacients jeb cilvēks iegūst 4 jaunas pozīcijas, uz kā var gulēt. Un piedāvājumi, ja tiešām ir jau izveidojušies izgulējumi, tad tā ir veids, kā var atslogot bojāto virsmu. Izgulējumi izklausās visai bīstam, un trakākais ir tas, ka tā patiešām arī ir. Tāpēc aicinām jūs visus ņemt vērā šos ieteikumus, lai izvairītos no liekām nepatikšanām. Un ir vēl kāds padoms, kuru pataupījām sižeta beigām, un tas ir jāņem vērā ikvienam. Pacientiem ar spinālu muguras traumu galvenais ir pārkāpt pirmam šokam pāri un būt aktīvam. Un atcerieties, ka kustībā ir dzīvība. Jo būs aktīvāks, jo atradīs veidu, kā tikt ārā no mājas un pārvietoties, jo mazāk problēma būs pēc tam. Paldies, ka skatījāties raidījumu 3/4, un ar jums jau tiekamies pēc nedēļas. Otrdienā kanālā RTV pulksten 19:15. Un, protams, arī šo un visus iepriekšējos raidījumus jūs varat noskatīties internetā. Piemēram, www.apērons.lv. Lai jums izdodas!